tos gadījumus, kad robežsargi drīkst pielietot ieročus, ja, būtu paplašināti, ja, es domāju, pat tas varētu dot savu efektu. Legālie, nelegālie imigranti un bēgļi. Glābiņš Latvijas ekonomikai vai draudz Latvijas un Eiropas pastāvēšanai? Glābiņš tas noteikti nav. Es nedomāju, ka pie mums pāri robežai nelegāli mēģināja ienākt cilvēki ļoti strādīgi, gudri, tie, kuri, kas saka, grib celt Latvijas ekonomiku. Jā, tad domāju, ka līdz tam ir tālu. Drīzāk jārunā par hibrīdu kāru, kurš šodien iet, un tas nav pirmais gads un ne otrais gads. Tādā pasaulē mēs šodien dzīvojam. Mūsu kultūra un mūsu filozofija atļauj viņiem tomēr kaut kādā veidā tikt uz Eiropu, tikt uz Rietumu Eiropu un tomēr agri vai vēlu tikt pa pilsoņu daļu, kura veido valsts politiku. Ja? Daudzās valstīs tas jau ir nopietna problēma, jā, kā jūs zināt, amerikāņi jau skaļa balsi par to runā vai kliedz, jā, un tie ir nopietni draudi. Šodien tie rīki, ar kuriem mēs varam rīkoties, jā, likumīgi, ir dalās uz 3 daļām, ja es pareizi atceros, tā ir deportācija, tā ir piespiedu deportācija un tā ir aizturēšana, jā. Policija var aizturēt nelegālus emigrantus uz 2 dienām, robežsargi attiecīgi uz 10 dienām. Ja? Un tas arī ir viss. Ja? Un kā mēs redzam, diemžēl tas nemaina situāciju, un tas galvenais ir arguments pa mazu, lai tie paši nelegāli emigranti 2., 3. vai 4. reizi mēģina šķērsot to pašu robežu. Ja? Likumīgi, ne robežsargiem, ne policijai mēs neko izdarīt nevaram. Viņi var rīkoties tikai likumu pieņemtā kārtībā. Ja tie, kuri organizē to, ka mēs esam sapratuši un ko mēs zinām, ja, viņi neizpilda tos noteikumus. Ja? Noteikumos par robežu šķērsošanu viņam rakstīts tas pats. Ja? Bet vienkārši vienā pusē ja? Mēs to izpildām, otrā pusē viņi to neizpilda. Ja? Un ko darīt tādā situācijā, kā intereses sastopās ar tiem, kuri darbos likumīgā kārtā, un tie, kuri darbos nelikumīgā kārtā. Tas ir normāls pilsonis uz ielas satiekās ar huligānu. Ja? Ko darīt tādos gadījumos? Ja? Man liekas, ka pareizi būtu tomēr vēlreiz un vēlreiz pārskatīt esošo likumdošanu un tomēr, ja? Pieņemt kaut kādus mērus un iztaisīt izmaiņās, ja tas ir nepieciešams, lai tiem nelegālajiem robežas emigrantiem tomēr nebūtu labākie apstākļi mūsu pusē, kas saka, ja viņi ir aizturēti, ja, nekā tur, no kurienes viņi ir atnākuši. Ja. Citādi es domāju, ka tā nav nekāda politiskā migrācija, tā ir ekonomiskā migrācija pamatā, un plus, ja viņa vēl ir stimulēta, tad man liekas, diemžēl, bez stingrākiem kaut kādiem, kas saka, likumiem mūsu pusē, mēs neko nepanāksim. Ja? Cita lieta, protams, kā to uztvers Eiropas Savienība, ja?
īpaši tās valsts, kuriem, kas saka, tas robežas nav tik tuvu, un kuriem tās problēmas nav. Bet man liekas, ka šodien ļoti maz Eiropā ir palicis tādas valsts, kuru tā problēma neskar. Vai tev liekas būtu pareizi, ka robežsargi drīkstētu šaut? Kā to pateikt? Principā robežsargi drīkst šaut ar noteikumu, kā viņam nepakļaujās, un draud, kas saka, uzbrukumam un tā tālāk un tā tālāk. Kur ir tā robeža? Kurš to, kas saka, noteiks? Viņa ir ļoti tāda šaubīga, bet es domāju, ka tikai pats likums, pati iespēja, kas saka, paplašināt tos gadījumus, kad robežsargi drīkst pielietot ieročus, būtu paplašināti, es domāju, pat tas varētu dot savu efektu. Ar ko atšķiras nosacītie Somālijas bēgļi no Ukrainas? Labs jautājums. Protams, ka viņi atšķirās, bet es domāju, ka procedūrai, kura ir paredzēta mūsu, likumdošanā, īpaši nevajadzētu atšķirties. Kāpēc no Ukrainas pie mums nevar atbraukt tie paši, kas saka, Krievu teroristi, pieņemsim, vai vēl kaut kas tāds. Tā procedūra aprakstīta diezgan precīzi, pārbaudei jābūt precīzai, un es domāju, ka tieši to procedūru jāiziet arī Ukraiņu, kas saka, emigrantiem. Bet no Ukrainas nav īpaši, kas saka, vajadzības ceļot nelegāli.